Mani sauc Nils Čaks, un es būšu šī vakara vadītājs publiskā diskusijā. Islāms un rietumi, dažādība uz robežas. Es ļoti priecājos jūs redzēt šeit pie mums, Anglikāņu baznīcā. Mēs esam ne tikai kristīgās tradīcijas turpinātībā, tā teikt, šodien šeit, bet arī Anglikāņu baznīcā. Un mēs šeit esam Anglijas baznīcas tradīcijas turpinātāji šeit Rīgā. Un tā ir tradīcija, kur ir izauklēta Oksfordā, Kembridžā, Kenterburijas katedrālē, un mūsu ticības aizstāve līdz pašai dienai ir neviens cits kā pati karaliene Elizabete. Un tas, protams, mums uzdod noturēt savu diskusiju kvalitātes un domas skaidrības latiņu, kur mēs ļoti arī centīsimies ievērot. Bet tad pie vakara galvenās daļas mēs esam tiešām priecīgi, ka mums ir ļoti lieliski cilvēki un viesi šodien. Mēs centāmies atrast patiešām tos, kurus dzirdēt un kurus klausīt šajā debatē būtu visvairāk vērts. Un es lūkšu pirmo mums pievienoties filozofijas habilitēto doktori, Eiropas Zinātņu mākslu akadēmijā locekle arī LU profesoru Maija Kūle. Paldies, ka jūs esat šovakar pie mums. Šeit. Latvijas Islāma kultūras centra preses sekretārs, droši vien daudz no jums agrāk pazīst kā dažādu TV raidījumu vadītāju. Kopš 2013. gadā Islāma kopienas pārstāvis Ahmeds Roberts Klimovičs. Paldies, ka esat kopā ar mums šovakar. Mums ir arī kāds, kurš iedos kopējo akadēmiski zinātnisko kontekstu šai sarunai. Tas ir mūsu Latvijas Universitātes profesors baznīcas un reliģiju vēsturē. Uzrakstījis vairākas grāmatas par reliģijas attiecībām ar varu, politiku, spēku, profesors Valsts Tērautkauns. No Islāma kopienas mums šodien ir pievienojusies topošā pediatra, es sapratu, un studējusi islāmu Ēģiptē. Jau pēdējos 5 gadus valkā pilnu nikābu, un tā būs liela mūsu šīs dienas sarunas daļa. Fatima, paldies, ka esat šovakar kopā ar mums. Un arī politiskā virtuve šodien ir pārstāvēts, ja tā varētu teikt. Mums ir Saeimas deputāts un mediķis, pazīstamais Libānas arābu izcelsmes, jāpiesaka vilnīgi Latvijas pilsonis, Hosams Abu Meri. Paldies, ka esat ar mums. Es varbūt sākšu ar nelielu citātu, un tas uzdevums, ar ko iesildīt prātu dalībniekiem un mūsu klātsošiem viesiem, ir uzminēt, no kura laika, varbūt no kuras avīzes vai no kura autora ir šis citāts. Eiropa ir sabrucis haoss, pūlis bez sejas, bez prāta. Brutāls spēks ir sakāvis Franciju, Eiropu pārņem barbari, kas no Āfrikas pārceļas uz Spāniju un tad tālāk iebrūk Eiropā. Varbūt ir kādi minējumi. Kas to teica, jā? Vai vismaz kurā? Nē, bet diezgan tuvu. Vai vismaz mēdīju vai laiku. Tas ir pazīstams anglikāņu teologs, cienījamais Bīdls. 7. gadsimtā viņš ir šos vārdus rakstījis, raugoties no savas cēlas logu uz to, kā Eiropā ienāk islāmticīgie, un tātad viņuprāt sakauj visu, kas Eiropā ir svēts un vērtīgs. Profesors Tērautkauns tā skaisti iezīmēja ainu, kurā islāms un rietumi pastāv savstarpējās miedarbībā jau diezgan ilgu laiku un sadzīvo. Bet šobrīd vismaz jūs arī esat to teicis, ka izjūtat sabiedrībā islamofobiju un nebaidīsimies, tā spriedze, protams, ir pieaugusi. Kā jūs uz to raugaties, kā ir piederēt pie šādas kustības, kuru, kā jūs prāt, šī spriedze pēdējā laikā jau ir saucama tādā vārdā kā fobija? Paldies par lielo interesi un par jautājumiem. Es domāju, par šo te spriedzi labāk atbildēs mana māsa ticībā, Līga Fatima, kurai ir krietni vairāk noteikti jāizjūt vietēju ļaužu attieksme pret islāmu,
Bet, un arī pret viņu varbūt drošāk var izpaust savu nepatiku nekā pret mani vai kādu citu brāli. Bet es saprotu, kā jutās jūdi pirms kara Vācijā. Tagad, es tā apmēram sāku saprast, kā tas ir. Un ja es agrāk to nesapratu, tad ir tā, kā ir. Es nesen biju Anglijā un satiku cilvēks, kuri bēg no Francijas, islāma ticīgos, kuri bēg no Francijas, no šīs te brīvības un kultūras, tā saucamās citadeles, kurā ir aizvērtas 100 mošejas, ļoti daudz cilvēku arestēti, un cilvēki no turienes bēg uz Angliju. Un Lielbritānija tiešām šobrīd Eiropā ir tāda vislabvēlīgākā islāmam zeme, un arī no Latvijas uz turieni pārceļās cilvēki. Ja kāds vēroja meiteni, kur mācījās vienā no Latvijas skolām un izjuta uzbrukumus no skolotāja puses un no klases biedra puses, tā kā viņai bija lakats, hidžabs, tad viņa ar māti pārcēlās diemžēl viņa nespēja dzīvot tajā Kurzemes pilsētiņā, viņam nācās arī aizbēgt, saprotiet, mums ir reliģiskie mocekļi šodien Latvijā. Tas nav tā vienkārši, ka es te, ziniet, kā ir pieņemts tur taisīt upuri no sevi. Es saku, tas tiešām ir reāli fakti, un es domāju, ja jūs jautājat man par to, tad drīzāk jāpajautā Līgai, Fatimai. Viņi vairāk pastāstīs, un kas runā par islāmu un Eiropu, tad es domāju, ka islāms Eiropā ir devis ļoti daudz. Par to daudz vienkārši nezinu latvieši, bet Eiropas kultūrai, īpaši higiēnai, islāms ir devis, ticiet man, ļoti daudz. Paldies, mēs par to arī, protams, parunāsim ar Fatim vēl. Kuls kundze, diezgan tas atainojums ir skarbs, šie salīdzinājumi ar jūdiem Eiropā, ar ebrejiem, ar bēgšanām, ar mocekļiem, ar moceklībām. Kā no jūsu pozīcijām izskatās šī situācija? Redziet, sēžot šeit Anglikāņu baznīcā, paldies par ielūgumu. Es brīnos, kāpēc mēs ar pirmajiem teikumiem jūsu vadībā uzņēmām šādu toni. Par barbariem, par mocekļiem, par pasaules šausmām un tā tālāk. Es nepiekrītu šim diskursam. Es zinu, ka daudz kas skan medijos. Es zinu, ka cilvēki izmanto dažādus nepieņemamus vārdus kā barbari, bet starp citu, paskatīsimies taču objektīvāk. Eiropas Savienība šobrīd ir ļoti humāna. Viņa ļoti cenšas. Viņa, protams, taisa kļūdas, tā tas ir. Meklē iespēju apturēt ģeopolitiskos konfliktus, palīdzēt patvērumu meklētājiem. Protams, ka starp tiem ir arī ekonomiskie bēgļi, bet, ja jūs tā veikli tā ar 7. gadsimta citātu uzsviedāt to virsū mūsdienu situācijai, ja tad sanāk, laužās šeit iekšā barbari, necilvēku šausmas, neatzīts islamu mēs neciešam. Taču absolūti nav taisnība. Nav taisnība. Un es ļoti protestēju par tādu paradigmu, par tādu uzstādījumu, ja, kad mēs paši kristieši būdam nevaram atcerēties arī par cilvēcisko humānismu. Es katrā ziņā šovakar, tā kā es te sēžu ar saviem kolēģiem, ja, un ar draugiem un ar paziņām, es uzturēšu citu diskursu. Es esmu rakstījis grāmatas par Eiropu, gan eiro dzīvi, par 3 dažādām dzīves formām, starp citu, būdam filozofi, tā ir mana profesija, filozofijas profesori, ja. Mums ir raksturīga kritiskā domāšana, mēs zinām, ka Eiropa drīkst kritizēt, Eiropa var būt skarba, Eiropa mēģina pateikt patiesību, bet Eiropa mēģina arī nepārspīlēt. Paldies, tā lieliskā iespēja mums ir šodien arī sapulcēties un uzjautāt tiem cilvēkiem, varbūt no otras puses arī. Un tāpēc es pievērsīšos varbūt jums, Fatima. Es vispirms iespējams lielai daļai klātesošo ir nedaudz neierasts jūsu apģērbs, ja es pareizi saprotu, tas ir nikabs. Jā. Jūs varbūt varētu īsi pateikt, ar ko nikabs atšķirās no citiem musulmaņu tērpiem kā hidžaba vai burkas, un kāds ir konteksts šim tērpam konkrētiem? Hidžabs vispār, kā jēdziens, tas nozīmē sievietes nosegšanos. Tā
Ja mēs lietojam viņu kā atsevišķu apģērba veidu apzīmējumu, tad parasti ar to saprot vienkārši lakatu, ar ko nosedz matus un kaklu un seju atstājot atsektu. Nikābs savukārt ir tad, kad aizsedz seju, tad, kad acis paliek atsektas. Savukārt burka tiek valkāt Vidusāzijā, galvenokārt no Afganistānas. Mēs esam redzējuši attēlus ar sievietēm, kuras ir zilā tērpā un kam ir acīm priekšā sejai tīkliņš. Tās būtu tās starp tiem galvenajiem tērpa veidiem atšķirības. Varbūt pavisam īsi, kā notika jūsu ienākšana islāmā un kādēļ tieši nikābs jūsu konkrētajā gadījumā? Sākotnēji es jau pirms islāma pieņemšanas es sāku valkāt lakatu, un tā bija arī 3 gadus pēc tam, kad es pieņēmu islāmu, bet man jau alaži gribējās valkāt arī nikābu. Un tā kā pa tiem 3 gadiem man pietiekami es tā kā apguvu reliģiju un līdz ar to saņēmu drosmi spērt tādu soli, ka sāku valkāt nikābu. Tā ir jūsu personīgā izvēle un tas veids, kā jūs izpaužat savu reliģisko pārliecību? Jā, tas ir mans veids, viens no veidiem, ko es izmantoju, lai tuvotos Dievam, lai viņam kalpotu. Un tad uzreiz man jājautā jūs, kā kundze ļoti pareizi teica, mēs esam iecietīgi, mēs esam apveltīti ar kritisko domāšanu un kopumā mēs atrodamies kristīgā valstī, kā arī mēs redzam pēc šeit redzamās simbolikas, bet vai jūs esat izjutusi kādreiz kādu greizu skatu jūsu virzienā, teiksim, lai tā maigi to pateiktu. Kas ir tā ikdienas pieredze jums, sievietei, islāmticīgajai, kur valkā nikabu Latvijā? Nu, tur es būtībā gribētu izdarīt nošķīrumu par laika posmu, teiksim, līdz iepriekšējai vasarai un to, kā attieksme mainījās pēc tam. Tā kā nekādas īsti, tas bija diezgan reti, kad kaut kādas piezīmes man nācās dzirdēt staigājot pa ielu vai tieši cilvēki savā starpā sarunājās, tačukstās, vai arī ir arī tādi gadījumi, ka cilvēki vienkārši runā par mani, es tur pat stāvu blakus, es visu dzirdu, bet man ir tāda sajūta, ka man tur uzskata vispār, ka es neesmu cilvēks, es kaut kādu mēbeli, ko var tā brīvi apspriest. Jā, bet pēdējā laikā, kopš iepriekšējās vasaras, es kaut kādu laiku nebiju Rīgā, un es atbraucu uz Rīgu, un es tā kā jūtu diezgan krasi, ka bija mainīsies tā attieksme, kad daudz lielāka agresivitāte jūtama no cilvēkiem. Kā jūs to sajūtat? Tieši daudz biežāk tādas piezīmes dažādas. Ak, tā šausmas tev ir arī te, tas sākās arī šeit. Un kā viņi vispār tā iedrošinās, un kāpēc vajag tā izrādīties, un tam līdzīgi. Un arī, teiksim, naidīgiem skatieniem cilvēki skatās. Un iepriekš tā nebija, es tā varu teikt. Paldies, liels. Mēs pie šī jautājuma noteikti atgriezīsimies. Būtu jums pajautāšu, arī jūs esat Latvijā ienācis no citas kultūra vidas un citas kultūra telpas. Vai jūs atpazīstat šajos stāstos savu pieredzi, vai jūs tomēr varat aprakstīt kādu pilnīgi citu šīs te pieredzes ceļu? Nē, es vienkārši gribēju sākt ar pirmo jautājumu, ko jūs prasiet. Ja visi labi lasi vēsturē, tā kā osmanieši, ampieri, viņi arī islāma piederīgi, osmanieši, turki. Viņi arī bija Eiropā, to vēsturē viss rakstīt. Arī 700 gadsimta, arī, kad jau Jēzus un kristība bija kā 1300 gadi, arī musulmāni reliģija parādījās, un tad arī viņi bija līdz Spānijā. Tā kā tas vēsturē, dēļ tā jūs to, ko jūs stāsiet no sākumā par teologs, tas arī ir fakts. Bet šobrīd ir pavisam cita situācija. Tagad nekādu karš, nekādu uzbrukums no islāma pasaulē. Tas vienkārši ir karš tur, un cilvēki bēg kaut kur prom. Bet ja mēs gribam runāt par Eiropā un par islāmu, es pateikšu tā, par kādu islāmu mēs runājam. Mēs runājam par kādu islāmu šeit. Par islāma Korāna gramatā vai par cilvēku uzvedību. Vai par cilvēks, piemēram, zīmēšana. Ka viņš ir musulmānis, piemēram, uz ielas vai kaut kur citu. Par kādu mēs runājam? Ja mēs runājam par islāmu, tad islāma ir miermīlīga reliģija, tāpat kā Bībeli. Es nāku no tāda sajaukta ģimene, un es saprotu, ko nozīmē Korāna un ko nozīmē Bībeli. Un saprotu, ka viena ģimene ar divas dažādas reliģijas var sadzīvot kopā, un ir bērni, un bērni arī ir izvēle, kur var iet uz baznīcu vai iet uz, piemēram, moši un tā tālāk. Šeit jautājums par tā islāma, ka diemžēl ka pēdējie 40 vai 50 gadi, es varu pateikt konkrēti, kopš varbūt politiski saistīt ar, varbūt ar Izraēlu un Arābu konflikti, kad sāk radikalizācija
un mēs sākam dzirdēt par palestiniešu, piemēram, pašnavnieki kaut kur Eiropā, nolauptīt lidmašīna un tā tālāk. Mēs runājam par islāma, kā mērena islāma, kad cilvēki vienkārši lūgt savu dievu, kā piemēram Roberta augšā un neviens netraucē. Viņš iet uz ielā, neviens nezina, viņš ir musulmāni vai viņš ir kristietis. Neviens viņu neko nedara slikti. Bet ja mēs iesim ar kādu un rakstīt šeit, es esmu musulmāni, es esmu kristietis, tad cilvēks skatās, kāpēc tur tā raksti. Ja mēs dzīvojam brīvā Eiropā, brīva valsts, demokrātiski, katram no mums ir tiesības savā reliģijā praktizēt, kā grib. Bet nevajag jārespekta citi cilvēki vai blakus, es šo cilvēku, kas sēž blakus vai kaimiņš, un nespiež mana reliģiskais pārliecība citiem cilvēkiem. Kas notika pasauli tagad? Notika dažādas organizācijas, kas sāk sevi par musulmāni pasauli, kas varbūt ir 0,0001% no 1,5 miljārdu musulmānu pasauli. Viņi paņem to reliģiju un paņem tiešām daži cilvēki vai daži organizācijas vai dažas grupas kaut kur pasaulē, kur viņi ir vienkārši, es pateikšu tā ir tumsonība, jā, pareizi latviski. Un vai cilvēki ir trūks informācija, vai trūks izglītība, vai viņš ir nabadzīgi, vai viņam nav nauda un izmanto. Tā kā mums, šodien, ja mēs runāsim, vai mēs runāsim par radikāli musulmāni vai par islāmu, par reliģiju. Paldies, liels.